Jo viņam nepietiek. Veikalās jūs cenas tādas esat uzkrūvējuši, ka pensionārai jāiet, tur ir zakt invalīdē, vecai tantītei. Viņa iet nozogt maizīti 1, 2, 3 reizi, beigās policija jau ir klāt. Policija saka, kāpēc tu tā dari? Viņa saka, man nepietiek. Saraksta protokols, 100 protokolu, beigās viņai jau ir, pieņemsim, 180. pāns par ko? 180. pāns tās sīkas zādzības no veikaliem. Sorry, Dievs dod, lai visiem ir labi ienākumi un tā tālāk, bet ja cilvēks viņam nesanāk maizītē, viņš aiziet nodot. Kā jau tas nav no galvas tas nav nekas izdomāts, bet tā ir reāla situācija, ko es zinu, ja? Cilvēki iet, mēs visi to zinām jau, tas ir šobrīd ļoti aktuāli. Cilvēki iet un veikalā paņem ne jau alkoholu, bet vienkārši, lai varētu iztikt. Tajā pašā laikā tie, kas reāli zog, braukā ar lidmašīnām notriec tūkstošiem naudas, viņi nesēž cietumā. Piedodiet, atvainojiet. Un tantīti ieliek cietumā, aizved uz cietumu par to, ka viņi ir maizīti zagus. Es to dzirdēju, man tā liekas, kaut kāds 20 gadus, 30 atpakaļ, kad tu nozodz maizes kukuli, tev nekas, tas, kas tu esi cietumā, bet tas, kas nozog vagonu, tam nekas, tas sveika braukā. Tieši tas pats notiek. Kaut ko mēs varam mainīt šajā sakarā, vai nē? Как-то надо разбираться, nezinu.